Gribu redzēt mizgraužu. Mizgrauži parādi. Nu, redz šitās mazās vabolītes ir mizgrauži. Un kā ar viņiem cīnīties? Problēma tā, ka viņas ir ļoti daudz. Bet kaut kāda līdzekļa ir? Kā? Neatstāt tādus kokus, kurā viņi ir jau ieperinājušies no meža, pēc iespējas ātrāk izvākt, neturēt mežā. Vasarā viņu aktivitātes laikā pēc iespējas mazāk zāģēt tādus. Pārsvarā egles visvairāk viņi bojā. Vēl viņu skaitu samazināt palīdz dažādi putni, dzeņi, dzilnas, dažādi citi putni, kas viņus tā kā var sekmīgi izķert. Cenšos vasarā neko mežā nezāģēt, to darīt pa ziemu. Vējš kaut ko nogāzes, nolauzes kādas egles, tad viņas vienmēr cenšos izvākt pirms vasaras perioda, lai mežā nav. Postījumi zināmā mērā ir neizbēgami un pilnībā no viņiem izvairīties nav iespējams, bet kā jau dabā tas ir šie cikli, kad viņi savairojās un pēc tam atkal tad samazinās. Šis pavasars ir viņiem ļoti nelabvēlīgs, augsts. Mitrs, kukaiņiem vienmēr labāk ir sauss un silts. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsuma pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.